Labrīt! Šobrīd es izmantoju izdevību un ar jums tiekos nevis kā ierasts studijā, bet pie sevis mājās, jo ir skolēnu brīvlaiks. Man ļoti gribējās ar Ievu pavadīt kopīgi tādu meiteņu rītu par garšīgām brokastīm. Ir tāds teiciens, ka, lai diena iesāktos labi, ir jāpēd garšīgas un veselīgas brokastis. Tad vēl ir teiciens, ka visi ceļi ved uz kurieni, Ieva? Uz Romu. Jā, uz Romu, bet lielvārdē ļaudis mēdz smiet, ka visi ceļi ved uz Daugavu. Un Likteņu upes krastos šobrīd notiek liela rosība. Tiek celtā jauna laivu piestātne, Arhimeda atklājumi un zinātne jaunatnē. Piedāvāju jums kopā ar mums doties un apskatīt visu dzirdēto. Visi ceļi ved uz Daugavu. Izrādot kārtējo realizēto projektu laivu piestātni Lielvārdē, saka biedrības Ziedzeme vadītāja Linda Cīrule. Viesojāmies Lielvārdē, lai par ziedzemiešiem uzzinātu ko vairāk. Ziedzeme ir saikne starp ideju un iespējamo finansējumu, kā šo ideju īstenot. Un, lai šo ideju īstenot, mums ir vairāki veidi, vairāki mehānismi, kā mēs to darām. Mēs palīdzam iedzīvotājiem saskatīt iespējas savas idejas realizācijai. Un 70% no mūsu darbības finansē Eiropas Savienības fondi, Lauksaimniecības fonds un Zivsaimniecības fonds. Un tās idejas tiek īstenotas ar līderu pieeju projektu konkursu veidā. Ikvienam iedzīvotājiem ir iespēja rakstīt projektu iesniegumu un saņemt atbalstu savai idejai. Šīs vietējās rīcības grupas organizācijas kā Ziedzeme raksta teritorijas attīstības stratēģiju. Un šīs stratēģijas ietvaros tad tiek identificētas iedzīvotāju vajadzības, mēs uzklausām iedzīvotājus, mēs organizējam fórumus, seminārus, viņi pasaka, ko viņi grib, mēs viņu vēlmes saliekam uz papīra, visu noformējam atbilstoši normatīvajiem aktiem, iesniedzam Zemkopības ministrijā, saņemam atbalstu, apstiprinājumu, ka visu esam labi izdarījuši. Un tad, kad mēs šo apstiprinājumu esam saņēmuši, mums ir piešķirts finansējums, kuru mēs varam izsludināt iedzīvotājiem publiski pieejamu. Šajos 10 gados Ziedzeme ir bijusi ļoti aktīva un ļoti aktīvi strādājusi. Un tad šai aktivitātei pamatā ir cilvēki, kas ir iesaistīti organizācijā. Viennozīmīgi organizācija ir komandas darbs. Un katrs iesaistītais cilvēks nes savu pienesumu organizācijas darbā, un tāpēc arī visas lietas notiek. Bet, ja mēs atskatāmies konkrēti uz pēdējiem 10 gadiem, tad man jāakcentē pēdējie 5 gadi, kas ir aktīvākie tieši līderu programmas ieviešanas ziņā, projektu konkursu ziņā. Mēs esam izsludinājuši vairākus projektu konkursus, kuru ietvaros ir saņemti 408 projektu iesniegumi, un katrs otrais projekts ir apstiprināts. Rotaļlaukumu izveidi, turisma attīstība novados, teritorijas labiekārtošana – tā ir tikai neliela daļa no jau paveiktajiem Ziedzemes darbiem. Iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes tagad var katrs bērns, kurš iegriežas izziņas un eksperimentu centrā Lielvārdi. Šobrīd mēs atrodamies izziņas un eksperimentu centrā Lielvārdi, un ar Ziedzemes atbalstu mums ir izdevies realizēt šo te ūdens saimniecību. Mums pirms tam bija uzstādīta Arhimedes skrūve, bet ar Ziedzemes atbalstu mums izdevās to visu padarīt daudz skaistāku, bērniem ērtāk pieejamu un vieglāk izmantojamu. Viena lieta, piemēram, ir ūdens kaskāde, kur mēs šobrīd esam uzstādījuši nelielu ūdens ratu. Pēc laika arī uzstādīsim ūdens ratu, kurš mēģina ražot elektrību, lai varētu lampiņu iedarbināt. Ja? Šeit mums ir Arhimedes skrūve. Šis ir tāds ļoti sens mehānisms, ar kura palīdzību mēs bez elektrības varam no basēniņa pacelt ūdeni uz augšu. Redzam, ja šeit tek ūdens. Ar šādu mehānismu jau pirms daudziem gadu simtiem cilvēki varēja ūdeni pacelt uz augšu, lai laukus apūdeņot. Mums ir arī strūkla, kas darbojas uz saules baterijas. Tad, mainot šo leņķi saules baterijai, mēs varam pārbaudīt, kā saules enerģija var saražot to elektrību, lai to pumpīti spētu darbināt. Un arī ūdens torņa saimniecība tādā pusē, lai redzētu, kāpēc daudz dzīvokļu mājām blakus agrāk bija ūdens torņi un kā tas viss darbojās. Ūdens saimniecība ir viena daļa no projekta. Otra daļa, patiesībā lielākā, ir LEGO aprīkojuma iegāde. Mēs tad esam ieguvuši LEGO mehānikas aprīkojumu un LEGO robotikas aprīkojumu, ar kuru bērni var mācīties gan kā darbojas dažādākie mehānismi. Vismaz 35 veidus dažādas mehānismus var uzbūvēt. Un otra lieta ir robotikas komplekti. Ar tiem bērni mācās paši uzbūvēt savus robotus un, kas ir pats svarīgākais, mācās viņus programmēt.
kas notiek, ja es robotam lieku darīt to un to, un kā panākt, lai viņš izdara tieši to, ko es vēlos. Man, piemēram, vasaras sākums, ja runājam par ēdienu, pilnīgi noteikti asociējas ar mazsālītiem gurķīšiem. Man ir viena superīga recepte. Visu daram kā parasti, dilles, ķiploki, svaigi, mazi, kraukšķīgi gurķīši. Un tie visi tiek aplieti ar litru gāzēta minerālu ūdens, kuram pievienotas 3 strīķētas ēdamkarotes ar sāli. Nu, lūk, bet vispār jau ēst gatavošana man bieži vien palīdz kaut kā atbrīvoties no darba dienās uzkrātā stresa. Bet ko darīt tad, ja visi šādi ikdienas darbiņi nepalīdz? Jautāsim speciālistiem. Mūsdienu straujā dzīves ritmā cilvēki bieži sūdzas par nogurumu, sasprindzinājumu, pārslodzi darbā, skolā, mācībās. Cilvēku organisms nespēj straujām pārmaiņām ātri pielāgoties un pieslēgties. Stress pazemina koncentrēšanās spējas, sadedzina enerģiju un dzīves prieku, izjauc emocionālo līdzsvaru, aktivizē slimības un traucē harmonisku miedarbību ar apkārtējo pasauli. Ilgstošu stresa faktoru rezultātā iestājas izdegšanas sindroms. Sarežģīts psihofizioloģisks stāvoklis, kurš sevī ietver emocionālo, domāšanas un fizisko izsīkumu. Trauksmes posms iestājas brīdī, kad vienkārši sakot, kaut kas izsit cilvēku no ierastā ritma. Tad, kad cilvēks dzīvo pastāvīgi stresā, neizguļās, neatpūšās, viņam ir emocionālas problēmas, ķermenis ir pastāvīgi saspringts, sašaurinās asinsvadi, nenotiek normāla asinsrite, un līdz ar to ķermeņa šūnas netiek apgādātas ar skābekli, ar vitamīniem, un organisms sāk straujāk novecot un nespēja pretoties pret dažādiem brīviem radikāļiem, kas var izraisīt slimības, imunitāte novājinās. Ir 2 stresa veidi, ir labais stress un ir sliktais. Labais, tas ir tas, kas mums palīdz ātrāk strādāt, domāt, risināt problēmas. Sliktais stress ilgstoši, viņš noved pie tā, ka cilvēks nespēja normāli strādāt, domāt, un viņš nespēja tikt no tā pats ārā, un tad viņam ir jāpalieto kādi uzturu bagātinātāji vai vitamīni, kas palīdz cilvēkam atsākt normāli domāt un normāli funkcionēt, lai atbrīvotos no šī stresa. Latvijā ražotā herbastresa sastāvā ir pasifloras, apiņu ziedkopu un auzu sēklu, kumelīšu ziedu un Sibīrijas ženšeņa sakņu ekstrakts, kā arī B6 un B12 vitamīni. Apiņu ziedkopu ekstrakts nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu. Pasiflora raisa emocionālo komfortu un uztur labu garīgo formu, bet kumelīšu ziedi nodrošina veselīgu miegu. Auzu sēklu ekstraktam piemīt tonizējošs efekts, kas veicina enerģijas rašanos. Savukārt Sibīrijas ženšeņs paaugstina organisma fizioloģisko izturību nelabvēlīgos apstākļos. Turklāt darbojas kā enerģijas lādiņš un uzlabo gremošanas procesus un aizsardzības sistēmu. Papildus ženšeņš uzlabo domāšanu un atmiņu, kā arī darbojas kā antidepresants. Būtiska herbastresa priekšrocība lietojams tikai 1 reizi dienā. Tas neizraisa miegainību, tomēr veicina veselīgu miegu. Bet no rīta pamostamies spirkti, moži un labi atpūtušies, ļaujot mums paaugstināt darba un koncentrēšanās spējas. Herbastress – dabas dots miers. Pie mazsālītiem gurķīšiem pilnīgi noteikti ļoti labi garšos biezpiens. Māsa, tu zini, kāpēc biezpiens jāēd? Lai būtu vairāk kalcijas. Kā tu zināji? Skolā māca šito? Jā. Bet Ieva atbildēja pareizi. Un mēs skatāmies, kam tad mūsu organismā nodara kalcijs. Kalcijs ir pazīstams kā viela, kas ietilpst kaulu un zobu sastāvā. Taču tas palīdz darboties arī sirdī un nerviem, nodrošina normālu asins saricēšanu, piedalās enerģētiskajā vielmaiņā un gremošanas fermentu funkcionēšanā. Ja cilvēks šo vielu neuzņem pietiekamā daudzumā ar pārtiku, organisms sāk kalciju iegūt no paša skeleta.
tādējādi bieži izraisot slimību, ko sauc par osteoporozi. Ir atsevišķi dzīves posmi, kad mums nepieciešama pastiprināta kalcija saņemšana, un tas ir bērnu periods, pusauģu vecums, grūtniecība un barošana, kad ir krūts barošana, un arī sirmgalviem. It īpaši sievietēm menopauzē vai pēc menopauzes, kad ir hormonālas izmaiņas, tad stipri izskalots kalcijs, kā mēs zinām, veidojas osteoporoze. Cilvēkam diennaktī ir nepieciešams no 800 mg līdz 1,5 gramam kalcija. Ar uzturu mēs nevienmēr varam, teiksim, kad lielākoties mēs nesaņemam pietiekoši daudz kalcija. Par laimi, rīkoties nekad nav par vēlu. Neatkarīgi no vecuma, kalcija preparāti palīdz noturēt kaulu sastāvu nemainīgā līmenī un pat to uzlabot. Vai jūs zināt, ka ne visi kalcija uzsūcas vienādi? Kalcija citrāts ir viena no vislabāk organismam pieejamām formām. Salīdzinot ar citiem kalcija sāļiem, organiskā kalcija citrāta uzsūkšanās ir pat 5 reizes augstāka. Biokalcium forte – jaunums no Izraēlas. Kalcija citrāta uztura bagātinātājs pulvera veidā ar vitamīnu D3, bez ķīmiskām palīgvielām, bez konservantiem, stabilizatoriem, aromatizētājiem un krāsvielām. Neitrāla garša. Tikai 1 paciņa dienā. Tā jāizšķīdina ūdenī, sulā vai pienā. Ja mēs runājam par papildus kalcija uzņemšanu, ir dažādi, ir organiskie un ir neorganiskie kalcija. Un ir dažādi sāļi. Ir kalcija karbonāti, citrāti, laktāti, glukonāti. Liela atšķirība ir tā, ka uzsūkšanas spējas katrai kalcija sālī ir savādāk. Vislabāk uzsūcās kalcija citrāts. Ja mēs salīdzinām ar neorganisku, piemēram, kalcija karbonātu un kalcija citrātu, tad karbonātu vajadzētu 5 līdz 6 reizēm lielāku devu saņemt, lai būtu identisks kalcija daudzums. Piemēram, karbonāts stipri atkarīgs no uzņemšanas veida vai uzņemšanas reizes pirms vai pēc ēšanas. Viņš ir atkarīgs no kuņģa skābes līmeņa. Ja cilvēks papildus izmanto kādus preparātus pret gastrītiem, pret čūlas slimību, kas pazemina kuņģa skābi, tad kalcijs uzsūcās vēl sliktāk. Citrāta sālī nav svarīgi, kāds ir kuņģa pH līmenis, vai viņš ir zems, vai viņš ir normāls. Kalcija citrāts viena no priekšrocībām, kad viņi neiespaido arī citu makroelementu vai medikamentu iedarbu tā kā karbonāts. Tad mums nevajag papildus izmantot krāsvielas vai kādas balstvielas, kuras satur tableti kopā. Tie ir preparāti pret salipes vielas, pret mitruma un vēl. Tas ir papildus sloks mūsu organisms, kurš nav vajadzīgs. Biokalcium forte piemīt augsta bioaktivitāte, uzsūkšanās spēja. Tas neveido no gulsnes nierēs un žultspūslī smilšu vai akmeņa veidā. Nekairina kuņģi, nerada vēdera aizcietējumus, var lietot arī tukšā dušā. Drīkst lietot arī bērni, grūtnieces un māmiņas, kas baro ar krūti, diabēta slimnieki, veģetārieši un vegāni. Ir košera un halal certifikāti. Daba rūpējas par jums. Manuprāt, tādās meiteņu brokastīs iedaras pilnīgi noteikti arī mazsālīts lasis. Jo, kā zināms, lasis satur omega-3 taukskābes. Un tas ļoti lieti noder sirds veselībai. Mūsu turpmākais sižets tieši par to, par sirds veselību. Aterosklerozi mēdz saukt par maigu un nenovēršamu slepkavu. Vai tiešām tā ir? Kādi ir valdošie uzskati un aizspriedumi par šo slimību? Un galu galā, kas tad īsti ir ateroskleroze? Ateroskleroze ir vispārēja organisma saslimšana. Būtībā tā ir visu organisma asinsvadu apkaļķošanās, saslimšana, difūza saslimšana. Godīgi sakot, mēs ļoti labi saprotam, ka cilvēks jau piedzimstot sāk šo procesu, lai cik tas nebūtu skumji, jo asinsvadi ir ierīkoti tā, ka viņi nav novietoti taisni. Ja? Un visās šajās te sliktajās vietiņās, ja, kā es saku, ceļa pagriezienos, protams, arī asins plūsma ir citādāka. Un šajā vietā asinsvads tiek bojāts jau ļoti agrīni.
Svarīgākie faktori, kas nosaka asinsvadu slimību attīstības riskus, ir paaugstināts asinsspiediens, smēķēšana, liekais svars un mazkustīgs dzīvesveids, kā arī paaugstināts holesterīns. Aizvien vairāk speciālistu sirds un asinsvadu slimību profilaksei iesaka fitopreparātus. Viens no populārākajiem un efektīvākajiem ir holesterola balanss, kas satur monokalīnu K pareizajā un vajadzīgajā devā, kas efektīvi kontrolē holesterīnu un mazina lipīdu līmeni asinīs. Monokalīns K, kas tad tas tāds ir? Monokalīnu K iegūst fermentizācijas procesā sarkanai raugu sēnītei, fermentizējot rīsus. Un rezultātā roda šī bioloģiski aktīvā viela, kas samazina lipīdu līmeni asinīs. Interesi par šo produktu sāka rasties, analizējot, kas tad īsti notiek ar Ķīnas iedzīvotājiem reģionos, kur lieto šo fermentizēto produktu. Izrādījās, ka viņi mazāk slimo ar sirds asinsvadu slimībām un pie reizes arī samazinājusies mirstība. Analizējot dziļāk, pētot, atrada, ka šis sarkanais rauga rīsa ekstrakts ir viens no tiem, kas nodrošina šo pozitīvo ietekmi uz asins lipīdu rādītājiem. Un tā mēs nonācām pie šī efektīvā produkta, ko mēs arī varam piedāvāt šobrīd pacientiem. Holesterola balanss ir optimāla izvēle holesterīnu kontrolei un aterosklerozes profilaksei. Arī ģimenes ārste Inese Kuģe šo preparātu ir ieteikusi saviem pacientiem. Man tiešām ir reāla pieredze. Man patiešām bija cilvēks, nebūtu ne jauniete, sieviete, kura vēlējās, viņai bija jālieto. Viņai patiešām bija jau jālieto, bet viņa kategoriski atteicās no, nosauksim, ķīmiskiem medikamentiem, bet saprata, ka kaut kas ir jādara. Un, lai arī cik tas nebija, varbūt tajā brīdī likās, ka viņai tomēr ir jāārstējās. Mēs tomēr uzlikām šo monokalīnu K tieši 10 mg un lietojām pilnus 3 mēnešus un dabūjām brīnišķīgu rezultātu. Šo preparātu speciālisti ieteikuši arī uzņēmējam un mūziķim Gatim Žagaram. Faktiski tie divi galvenie produkti ir viens saucās holesterola balanss un otrais ir aronijas balanss. Pirmkārt ir aizdusna, ir gājas mazumā. Pilnīgi reāli ir, koncentrēšanās spējas. Es, vēl bez arī kā intelektuālam rotaļām es bridžu spēlēju, patīk šī tā lieta. Un tur diezgan daudz ir jāskaita un jāpatur prātā. Tas process ir tāds. Ar ko atšķiras holesterola balanss no aronija balanss C+? Šis produkts, mēs jau iepriekš runājam, šis produkts satur polifenolus, kas ir ļoti svarīgi endotēlija šī veselībai. Aronija balanss, tas ir ļoti efektīvs un labs produkts agrīnai profilaksei, kas darbojas uz asinsvadu šo iekšējo slānīti, kas ir viens no pamatiem aterosklerozes progresēšanā. Un šis produkts ļoti agrīni nodrošina asinsvadu veselību, mazinot iekaisumu, uzlabojot šo šūnu darbību. Holesterola balansu es ieteiktu lietot būtībā pēc 25–30 gadi jau var, protams, būtu ideāli, ja mēs noteikti kopējā holesterīna skaitli. Nekas absolūti slikts nenotiks, ja mēs profilaktiski palietosim šo preparātu. Un, protams, cilvēkiem, kuriem viņš jau ir nedaudz paaugstināts, bet vēl šis paaugstinājums nav tādā līmenī, lai sāktu lietot nopietnākus preparātus. Protams, to izvērtē tikai ārsts. Par aroniju balansu, protams, šeit varētu runāt kā par palīgu terapiju arī pie paaugstināta asinsspiediena. Atslēgas vārdi ir tomēr izvērtēt šo risku. Kā jau doktori teica, vai ir asinsspiediens, vai viņam ir tendence paaugstināties, kāds ir holesterīna līmenis, un tad arī izvērtēt, ko mēs varam darīt savas veselības labā. Lūk, kopīgi ar jums, skatoties sagatavotos sižetus, esam pagatavojušas krietni jaukas brokastis. Un mūsu diena jau iesāksies pilnīgi noteikti superīgi, vai ne? Lai tāda ir arī jums. Atā!